tu varēsi vilkt līdzi savus. Omes dejā, vēl nezinu ko. Oi, jā. Nevajag ko atslēgt? Tā, ieslēdz parasti 4x4. Ceļi, protams, ka skaisti un godīgi sakot, jo, protams, ka tās mašīnas ir priekš tā arī domātas, jo, teiksim, atbraucot ar kaut kādu parasto tur ielas saucamu apvidnieku, es domāju, viņš jau tur ļoti sen jau būtu sadalījies, jo katrā ziņā amortizācija un piekarī ir nenormālā slodze. Un arī tajā pašā skaitā motoriem, jo bija arī, problēma bija mums ar karšanām, jo par cik braukšana notiek 2000 pāri un gandrīz līdz 3000 metru. Ļoti stipri uz kalnu pārējām ir lieli slīpumi, zūd jauda un respektīvi ir tā, ka motori karsti, tā varētu teikt. Ļoti liels pārbaudījums tehnikai katrā ziņā. Jānis kā vienmēr perfekti vada ekspedīciju. Lai arī, protams, mums ir kaut kāds atkāps no maršrutiem, bet tās ievieša kā laikapstākļi un daba, un par to nevajag satraukties, tāpēc maršruts ir ideāli saplānots. Es domāju, tur pat nav ko nepiebilst, neatņemt, tur ir viss tā kā vajag. Ja es esmu labi noskaņots, man vakardien lija, man patīk lietus. Man patīk saule, man patīk lietus, man patīk migla. Vakar lija un kalni izskatījās pilnīgi cita bilde un vienkārši skaisti. Vienkārši, es jau to teicu kaut kad, ka te nav labi, te ir skaisti, te visu laiku ir tāds skaistums, jā, tīrs skaists. Tad, kad te nokritīs, ja sniegs uzkritīs rītdien, jā, vai viesulis, te viss būs skaisti, jā, un te drēgnes būs skaisti un rudens te ir skaisti. Rudens vispār te ir fantastisks. Piemēram, vienā posmā, kas likās ļoti skaists no tā ledājāk turu uz saucamo to tā kā sakaru torni, sanāca tā, ka daba bija nonesusi tiltu kaut kādi, laikam, 10. vai 11. gadā, cik no vietējiem varēja saprast. Un pēc tā laika neviens vairāk netika lietojis to ceļu un respektīvi, tur viss ir aizbrucis un viss. Līdz ar to mēs arī nevaram izbraukt. Mēs iebraucām tajā posmā no otras puses, kur mums it kā bija jāiet pāri Čujas upe un Mažuj. Tāda divas upes satika kopā. Iebraucām no otras puses, apskatījāmies, kā šogad pavasarī ir te palūdeņi ārtījušies un viss, un izbraucām ārā. Vienkārši tur nevar izbraukt. Tur pat zirgu reāli nevarētu izbraukt. Jūpī pāri netiktu. Es katru rītu mostos ar prieku, un man gribās baudīt un palikt ilgāk. Un es jau esmu tajā fāzē, kad tu jau kad tu nedomā vairs par darbiem, par mājām, kaut kādām lietām. Es jau esmu tajā fāzē, ka es gribu ilgāk, es gribu, ka tik naudas pietiktu. Jā, tā. Jā. Un vispār man gribas rīt, ja tā kā... Nē, es piedāvāju aizbraukt uz tam stūrim, atbraukt apakaļ un paēst karbonādu. Kilometri un 4,3 km/h vidējais ātrums. Pilnīgi galvu saspieduši šodien svētdienas rīt. Zini, ka svētdienas dienā neaiztaisa ātrāk, iet ūdenskritumi. Tas varbūt arī tieši ir reizēm labi, ka tas servis nav tik augsts,
ka tur nevar piebraukt ar 40 vietīgu autobusu, bet tur tev ir jāiet tās stunda, pusotra, nezinu, vēl vairāk kājām. Šitas ir Učera ūdenskritums, kas no augšas līdz lejai 110 metru kritums kaskādēs ir. Gājām šurp 8,5 kilometrus pa vidēji smagu ceļu. Viena no reizēm, kad ceļš bija tā vērts. Tiešām. Ceļš parasti pats par sevi jau ir tā vērts. Īstenībā ceļš jau arī bija skaists. Ceļš bija ļoti skaists, jā, un man liekas, ka visi bija pārsteigti ieraugot, cik skaists ir tas ūdens. Šits ir, jā, vēl vislabākais, ka es nezināju, kas te galā būs. Šits ir baigi. Tagad ir nogurums, tagad vajag mierīgi pagulēt saulītē, atpūsties, paēst, un tad jau domāsim, kā tiksim apakaļ. Visi tie skati. Es teiktu tā, ka vairāk nav varbūt konkrēta vieta, bet visi tie skati, ko mēs redzam, visi kalni, ielejas, pārējas, daba. Tas laikam rada to lielāko gandarījumu sajūtu par braucienu. Tas ir akmens veidojums, kas lēnā garā katru gadu tur lietus laikā šļūdot nost tam segumam, kas ir te apakšā. Paliek kaut kāds segums, kas ir sacietējis, un virs viņa paliek akmens tāds liels. Es domāju, tur uz priekšu mēs redzēsim mazliet vairāk, un tad katru gadu, kā runā vietā, izaug pa jaunai sēnai. Un pazūd pa vienai, jā. Tā kā iesim skatīties tālāk, kas ir. Kurš to sēd? Izstāsta kā cilvēku roku darbs. Bet laikam nav tā. Nezinu. Man tas skats atgādina Sagrada Familiju mazliet. Un vispār visu Gaudī arhitektūru. Varbūt viņš no šeienes arī bišķi ko pasmērās. Paņēma kadiķīti, kā mums ieteica, lai katrs paņem pa zariņam. Braucot uz mājām, viņš būs pakalts un mājās viņu nedaudz aizdedzināt, lai viņš pakūp. Bet galvenais turēt logus vaļā, vai tie dūmiņi iziet, un tas kā svētība. Mājas, tā teikt.
auras uzlabošanai. Kadeķi visur ir kadeķi. Visi kadeķi nelabos izdzenā mājas ārā. Bet šie var būt kas īpašs. Viss ir pilnīgi savādāk. Un tas, ka, principā arī ir, teiksim, ļoti maz tādas, tā kā civilizācijas. Arī visi kolorītie ciemi un viss pārējais. Es saku, viņiem šodien atslodzes dienas, svētdienas mūzika. Atslodzes dienas mūzika. Viņš dzied, oh my God, redz, kur arī ir. Tieši pie svētdienas dienas. Push it inside. Žēl, ka nezvani, vienkārši zvani. Ja viņš tu nedzird, tad tas ir labi. Ja dzird to labi dzird, ne? Tas ir kaut pilna, ja? Divi bērni skatās. Un tad laižam tālāk. Apkārt ap ezeru ir 4-5 turismu bāzes. Pēc tam navigācijā mums ar Jāni bija uzlikt pavisam cita turbāzes. Tad mēs vienkārši nonācām līdz tādam krustcelēm, braukt pa labi vai braukt pa kreisi. Braucam pa kreisi. Atbraucām uz vietu, kas ir Ķiļetska озера apakšējais, tā kā sanāk dienvidu gals. Вот бар, сюда зайдите, хозяин Володя и Алла. Ага, их спросить, да? Да, с ними договоритесь о ночевке насчет... А вот он. Туда Uzdūrāmies uz turbāzi, kur izrādās ir cilvēki no Latvijas. Здорово! Потому что муж мой тоже, мы с ним в Риге познакомились, там поженились, да, и потом сюда поехали. Он тоже вроде бы и местный, его воспринимать как местный, тоже с Риги. Чужие. Ну, ничего. Хотя полная деревня родственников. Это нормально. Sieviete bija dzīvojusi Latvijā līdz 98. gadam, ja nemaldos, un tad ar vīru pārcēlusies uz šejieni. Izveidojuši savu bāzi, stāstīja par savām cīņām ar kaimiņiem, ar vispārējo, un mēs izdomājam, ka viņi mums var sarunāt laivas, un mēs aizbrauksim līdz ezeru otram galam, līdz ūdenskritumam. Ну так, это здоровое озеро. Второй Байкал. Пресная вода. А сколько глубина? Глубина 1000 метров. Чистой воды 400.
А 600 евро. Евро, да? Ну, каждый год накапливается. Ну да. Так он похожий, да, по своему устройству, как Байкал? Да. Он тоже лежит в ущелье. Большой. У него два названия. Есть Телецкое озеро и также Золотое озеро. Понятно. На алтайском Алтынкёль. Ну да, это золотое, типа, нам вместе. Nu, tad ir rikti. Iesim tagad, paēdīsim, mēģināsim dabūt kaut kādu laivu un iebraukt iekšā šajā mazajā jūrā, kamēr vēl laiks ir. Atbrauca divas laivas ar tādiem kolorītiem personāžiem pie stūras. Viens vecāks kungs, viens viņam dēls. Пьете самогон? Пробовали? Ой, не пробовали. У нас Чисто абсолютно натуральный продукт. А у нас свой самогон. А у вас свой есть самогон? Меня просто хотели угостить, чуть осталось, как раз по одной всем разлить. Можем попробовать. Пойдемте так к складу пройдем. Давай. Заправляет. Трейлы. Натуральный продукт, дома сделан. Самогон. Как вы его, с чего? А он, короче, с браги делается, перегоняется через специальный аппарат. Как бы выпаривается через пар, как бы с браги пар, потом пар охлаждается. Ну как и делается любая водка. Ну давай, здоровья дам. Давайте вам тоже. От него не болеешь. От него тоже как-то от водки быстрее заболеешь, да, и напьешь так, с водки моментально можешь вообще уехать. А с него много выпить. Сколько в нем? Он же 62 градуса, точно. Не чувствуете? Не чувствуете? Да, а водку вы почувствовали уже. Россия, Латвия единая. Да. Без базара. Без bazara. Nu, tā mēs esam jau draugi. Iesēdāmies, baigi priecīgie Yamahas motori, krūtie nav tie vihri saucamie, tie oriģinālie, kas ne tā palaižās, ne tā nepalaižās. А которая быстрее? У него 40 сил, у меня 25. Зато у меня четырехтактный, у него двухтактный, у меня экономичней. Braucam, iedeva vēl piloti mums pašiem pastūrēt, baigi davērīļi pačotnā savos kuģus. Mūsu kapteinis sākumā grūti bija teikt, kāds viņš ir. Nu, tā izlikās, bija mazliet iesvilpis. Bet cilvēks kā tāds likās, krievu cilvēks ļoti sakarīgs. Jāni čiloja. Es tur tā Kamčatkas galā aizmugurē sēžot, mēs tur neko nedzirdēt, troksnis bija baiss. Jo uz to pusi jau mēs laidām tā kā dulli. 35 km/h, tas nenormāls ātrums. Palka? Kāds koks? Koki bija, jā. Mēs tikko runājam par tanku biatlonu. Krievija uzvarēja šogad tanku biatlonā. Otrajā vietā bija Armēnija ar T-70. Jā, brauc. Viņš bija ļoti pārsteigts, ka es nezinu, kas ir tanku biatlons. Вон еще одна. Нет, это хуже было, чем мы попали. Все нормально? Нет. Все нормально, винт целый, главное, чтобы винт был целый. Viņam vectēvs Liepājā ir braucis uz Kubu, ar kuģi. Piedalījies Karību krīzes laikā, tieši bijis dienestā. Tēvs dzimis Groznijā, jūs zināt, šis jūsu šofers Čečenijā. Dzimis pārcēlies ar savu tēvu šeit strādāt rezervātā. Iepazinies ar viņa mammu un tēt viņš ir altājietis. Šis ezeram otrs nosaukums arī ir Zelta ezers, bet viņam izrādās, ka Ķeļieckoja ir cēlies no cilts, altiešu cilts, kas šeit ir dzīvojusi kādreiz. Ķeļieci. Nu jā, cīnījās ar ķīniešiem viņas. Jā, un tad pirms 250 gadiem viņi palūdza caram, lai viņas paņem caristiskās Krievijas sastāvā un kopš tā laika te viss ir kārtībā. Ķīnieši vairs nemācas virsū. Aizbraucām principā līdz galam, līdz tam ūdenskritumam un vienādi sakot, naidīgākajam un krutākajam motoram izbeidzās degviela un līdz ar to sākās piedzīvojums. Tas bija fokus, vai ne, ka viņam beidzās motors, tas bija fokus vienkārši tāds, lai jūs mums paņemtu abordāžā vienkārši. Ir smuki. Bet tad atbraucām vismaz ar laivām, to gan sen braucis ar neko. Tik tālu gabali, Janka teica 40 km. Teica šitā, ir ok. Nē, ir smuki. Apakaļ iesim noēdīsimies čeburekus, sen nav ēst čeburekus. Bišķis smird. Laikam jau vecs. Ilgi stāv, jo reku rakstīt ar rokām neaiztikt. Es domāju, neviens nav domājis viņam pieskarties.
Par šo bija jāmaksā 100 rubļi. Un vēl bija iespēja arī iztērēt daudz naudas šeit suvenīru bodē un čebureks iest. Un mēs vēl braucām par 1000 rubļiem ar laivu. Laivas brauciens bija 10-kāršīgi, nevis naudas izteiksmē, bet emocionāli iespaidīgāks par šo te ūdenskritumu. Pat 100-kārtīgi es pieļauju. Es gaidu braucienu atpakaļ. Forši, nu ko. Man tīri iepazināja vispār Krievu šo turismu industrijas kaut kādu tādu pilienu. Tur ārā iešana vispār izstāsta kā jau, ka viņi jau kaut ko, diemžēl, ir iemācījušies no Eiropas туризма. Вам тоже с бальзамом, да? Разумеется, да. Там с вами Вета и Димона. Погодам, ты. Еще кедровку отдельно, да? Одну стопочку. Не получится дома. Garšīgs, īstenībā. Pēc šampūna. Jā, Ciedrieks uzlēma, teica, ja tuvāk 3 dienu laikā tev nebūs sieviete, labāk nedzer. Uhano vietējām zivtiņām. Kārijus zivs. Pēc izskata atgādina kaut kādu siļķi. Bet siļķi arī esot šeit. Apmeklējām ūdenskritumu, paskatījāmies, iepirkām suvenīrus visu. Tikmēr tā Igora dēls skaitījās, ka to motoru atdzīvināja. Protams, iekāpām laivās un motors naīt. Tūlīt rekur operācija būs. Sveci ņems ārā. Ir pārsaukts tur. Pilns beņģu. А я знаю причину. Надо выпить, закусить. Выпить и закусить, да. Mēs tagad lēnām dreifējam par to straumu, viņa nesmūst tā projām ezerā iekšā. Bet, gan jau iedarbinās. Es neteikšu, ka pielaidīs, jo, man bija kolēģis, kas teica, klausies, modri, es nevaru traktoru pielaist. Tā kā es tev varētu palīdzēt, bet diez vai mēs divatā spēsim. Man šis visu izstāst pilnīgi normāli. Не газуй, Dabiski, jā. Man vispār liekas šis iestu par tādām lietām jāmaksā Eiropā. Un tā mēs no 7 līdz 2 naktī šlepē vai tobišķi striķī braucām uz šejieni pa tumsu ar dažādiem, kā saka, jautrības elementiem, kad vēl otrajai laivai motors izbeidzās. Čo? Viņi никуда не спешили. Bija riktīgi pa skaisto. Kā saka, peldi vienos naktī pa ezeru, bez gaismām, bez nekā, apmēram virzienā pret, pa vidu starp kalniem un met krustus, ka tiksi galā. Teiksim tā, man nepatīk atrasties ezera vidū, zinot to, ka motors nedarbojās, zinot to, ka otrajā laivā ir motors, kas ir uz pusi mazāks un apakšā ir kilometru ūdens. Lai gan mēs runājam, ka tas kilometru dziļums varbūt nav noteicošākais, jo pietiek ar 10 metriem. Bet, sajūtas nebija ļoti omulīgas. Pie tam bija nakts, nevienam nebija lukturīša un ezerā peld ļoti daudz baļķu. Tas nozīmē, ka kaut kāds riska faktors jau arī tur pastāvēja. Bet viss kārtībā tikām galā. Pa vidu mēs piestājāmies pie vienas mājas, lai tā kā saremontētu laivas, kur nekas neiznāca. Pilnīgi nav nemazākās sajēgas kādas sistēma, jo tur ir viena laiva, kas ir palikusi beigta jau daudzus kilometrus, un te ir viena laiva, kas darbojās. Un esam kaut kur Ķeļetskā ezera vidus aptuveni sanāk pēc navigācijas, un mums... jā, tā arī sanāk, jā. Un mums vajag tanī galā tikt apakaļ, kur ir mūsu mašīnas. Nezinu, gaidīsim, skatīsimies, kas būs. Šeit ir 2 dienas kājām varot iet. Jūs šofers kaut kur pazudis. Kur? Nav zināms. Viņš par teica, ko jūs? Nē, mēs ielējām beņģu. Jā. Viņš aizskrien prom. Viņš aizskrien projām, jā. Bet tad es domāju, ka viņš mēģina tagad sarunāt vienkārši otru laivu, kas mūs aizved uz turieni. Ar abām laivām, un tad viņš šitas paliek te, un tad viņš brauks apakaļ un remontēsies. Reku kaut kā lukturīs nāk starp citu. Reku nāk. Kā jau šī zemē pienākās. Viens otru nepazīst noteiktajos grādos un sāk kauties gandrīz, vai ne? Jā, tā ir ekspedīcija, ko es varu vairāk teikt. Nebūtu Jānis, mums tur grūti iet ar viņu laivā. Arī fakts, jā. Tad, ko mēs tur darīt? Nezinu, ko mēs darīt tur.
Viņš teica, ka viņam baigi stresēni ir un ka viņš uztraucoties un nervozē, bet viņš tika, manuprāt, ļoti labi. Jā, ar visu galā savā vecumā. Un 7 turisti pilnībā tēvs atslēdzies, jā, kurš Bujānī, nu, projektu vadītājiem apskaužams viņam īpašības, jā, šitas krīzes menedžments bija ļoti augstā līmenī. Labi, reiķinām no 7 līdz 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1, 6,5 stundas. Normāli, pilnā diena. Ne? Pilna diena uz ūdens. Skaitot to ceļu, ka mēs tur braucām. Jā. Tas tā kā vajag. Vienkārši skaisti šeit ir. Jā, es neko negaidīju un viss vienkārši ir... Tas pat nav skaistums, vienkārši aizrauja elpu. Tāda aizgrābtība rodās. Nevis, jā, tāds...